Zināms, it kā Facebookā parādījās teksts no Saeimas deputāta Artūra Skaimiņa, kurā viņš teica, viss, es nolieku mandātu, pašvaldību rezultāti bija tādi, kādi tie bija. Latvija, tu patiesi vainīga un tā tālāk un tā joprojām. Vēlāk izskanēja doma, ka patiesībā kāds ir ielauzies Skaimiņa kunga kontā internetā un to izvietojis pats. Kā tie īsti pēc jūsu izpratnes tur bija? Cilvēks varbūt bija drusku sadzēries pēc pašvaldību vēlēšanām un pats to uzrakstīja emociju uzplūdā, vai tiešām kāds tur ielauzās? Es domāju, ka mums par šo gadījumu ir jāskatās sistēmiski, jo tas, ko mēs kā partija KPV LV esam izjutuši visas mūsu īsās pastāvēšanas vēsturē, ir sistemātiskus, to, ko sauc par fake news, uzbrukumus mūsu partijai kritiskos brīžos. Tā tas notika pirms mūsu biedru sanāksmes februārī. Parādījās pēkšņi sižets, kas vēlāk izrādījās pilnīgi aplams. Tā tas notika arī dienu pirms šīm vēlēšanām. Un šis notikums ir saistīts ar šo pašu fake news uzbrukumu stratēģiju. Un par mani arī parādījās fake news filmiņa, un es ceturtdien uzzināju, kāds es esmu nelietis. Un tā kā, Kārli, es gribētu tev lūgt, lai tu man nepārtrauc pie detaļām, ja es varētu 2 minūtes vismaz izstāstīt, kā mēs redzam. Jo, ja cilvēkiem bija tās tiesības redzēt par mani fake news, tad man ir tiesības pastāstīt viņiem, kā tās fake news tapa, lai viņi tad var izvēlēties, kā to rediģēt. Jā. Nu, tas fake news definīcija, kā tu pats ļoti labi to zini, ir, ka fragmenti un no konteksta izrautas lietas, citāti, tiek salikti tendenciozi kopā ar mērķi gūt politisku vai finansiālu labumu. Mūsu gadījumā tas politiskais labums ir, ka Rīgā partija nostartēja negaidīti slikti pēc tam, kad bija parādījusies šī viena filmiņa. Un tās filmiņas tapšana ir saistīta ar šķelšanos mūsu partijā pirms gada, kad jūlijā un augustā 6 nedēļu garumā partijas birojas tika nelegāli, bez sankcijām, bez manas zināšanas, bez cilvēku zināšanas filmēts. Un to darīja Kaspars Upacieris, kas tajā laikā skaitījās mūsu ieroču brālis. Un kā ieroču brālis, viņš, īstenībā bija nodevējs. Un tas, ko viņš darīja, viņš ar viltu mēģināja izveidot veselu tikšanās un diskusiju klāstu, lai no katras diskusijas izvilkt laukā vienu citātu, ko pēc tam ieliktu iekšā kopējā, jaunā stāstā. Un es izstāstīšu, tātad tur ir bijušas vismaz 8 tikšanās ar mērķi izprovocēt cilvēkus pateikt kaut ko, ko viņi nedomā. Tas konteksts, kurā tās filmiņa ir ielikta, ka partijas vadībai un partijai kopumā ir nelegālas un slepenas vienošanās ar kādiem cilvēkiem par sadarbību. Tā nav tiesa, bet tas iespējas ir atstāts. Un es izstāstīšu, kā notika tā saruna. Tā saruna, kuru tagad es attinu atpakaļ, jo es redzu, no kura punkta dzīvoklī tas viss tika nelegāli filmēts. Tā saruna notika kontekstā, ko varētu es aprakstīt, un man detaļas tagad nav jāstāsta, jo tā ir privāta saruna, ko es varētu aprakstīt kā seni paziņas pārrunā jaunumus. Un tas, ko Kaspars Upacieris bija izdarījis, viņš nenāca pie galda, viņš bija vienkārši paslēpies tālāk. Un tagad, kad es skatos uz šo uzvedību, viņš to darīja, jo viņš zināja, kur ir kadrs. Un tad, kad tā saruna bija gājusi pietiekami ilgi, un Kaspars nebija dabūjis sev vajadzīgo citātu, viņš pienāca pie galda, uzlika savu planšetdatoru, un tagad es saprotu, lai varētu labāk to visu ierakstīt, un mainīja sarunas tematu. Viņš mainīja sarunas tematu ar jokiem, ar lišķību izspieda laukā citātu, ka it kā notiek kaut kāda darbība. Tas citāts nav saistošs pilnīgi ne ar ko. Bet viņš tika izspiests. Pēc tam, kad tas citāts tika izspiests, tad ir tikai tehnikas darbs. Ir jāpieliek klāt konteksts, maldinošs konteksts ir izveidots, ir jāpieliek klāt kaut kādi fakti, kuri tad atbalsta šo maldinošo priekšstatu. Un tie fakti tika vākti sistemātiski apmēram 6 nedēļu garumā, izaicinot, piemēram, es atceros gadījumu, kad mani valdes loceklis izaicināja uz mano a mano sarunu, kas, protams, tika filmēta pēc pusotras stundas kliekšanas, un es parasti esmu mierīgs cilvēks, es arī neizturēju, un man neraksturīgi vienkāršā valodā sāku runāt par naudas plūsmām, nosaucot naudu par kāpostu. Un, protams, ka tajā brīdī, kad viss tiek salikts kopā, pagājuši ceturtdien, 1 dienu pirms vēlēšanām, es
internetā noskatījos filmu par šīs pasaules lielāko nelieti un atklāja, ka tas nelietis ir mans vārds. Un lūk, tādā veidā tiek veidotas fake news, un tā tas ir noticis Latvijā. Un cits starpā, man ir akadēmiskais treniņš, ja žurnālisti gribētu, lai es šito gadījumu aprakstu kā case study priekš jaunajiem, es to labprāt. Es gribētu pateikt, iestarpināt, dabūjāt atpakaļ to pašu, ko gribējāt. Tas taču ir kaimiņi pats savu popularitāti šādu veidoja, un par ko tagad raudāt? Ja? Es atvainojos, paši jūs, un pats lielākais, ja? Man liekas, ar kaimiņu problēma ir. Ja tā partija iet uz vienu kaimiņu, tad tam kaimiņam jācenšas būt. Uz viņu visādi ņems priekšā. Ja? Pacelsimies no personībām uz konceptuālām lietām. Tā atšķirības starp kaimiņu un viņa apvainotājiem tagad, ja es varētu pabeigt. Kaimiņš nekad nav slēpies. Ņirgājoties pēc citiem cilvēkiem. Kaimiņš savu popularitāti ir iegūst ņirgājoties pēc citiem cilvēkiem. Esam godīgi. Viņš ir iegūst savu popularitāti paņirgājoties pēc citiem. Tagad viņš ir dabūjis atpakaļ par to, ko viņš ir darījis. Ja? Kur ir problēma? Nav ko satraukties, vajag to pieņemt kā tādu mazu bumerangu, ja? Kas ir noticis no jūsu valdes priekšēdētāja. Dodiet ziņu, kad jūs pārstāsiet runāt. Vienkārši paceliet roku vai kaut kādā veidā indicējiet, lai zinātu, kad... Es jums ļauju daudz runāt. Tātad tā atšķirība starp fake news un tās, kādā veidā materiāli iepako Arturs Kaimiņš, konceptuāli ir, ka viņš nekad neslēpjas. Un tas, kā var atšķirt fake news no īstām ziņām, ir diskusija. Ja diskusija ir iespējama, ja cilvēki, kuri tiek apvainoti, var vērsties pret kādu konkrēti par necieņas celšanu, tad tur sabiedrība var redzēt, vai tas ir fake news, falša ziņa, vai nav. Tas, kas ir vērsts pret mūsu partiju šobrīd, ir no ēnas, no nekurienes, un šis ir pirmais brīdis, kad es nosaucu Kasparu Upacieri, jo pret viņu tiek gatavota krimināla lieta, ko es personīgi iesniegšu. Ir te krimināla gadījums ņemt... Lai par kontru runājot, es domāju, ka jā, jo tas tomēr ir kā nekāda... deputāts, runājot par šo jautājumu, kas ir saistīts ar šo it kā konta atlaušanu. Es domāju, ka, ja tā ir konta atlaušana tiešām notikusi, tad tā ir tomēr neatļauta iejaukšanās šajā sistēmā, un tur faktiski būtu drošības iestādēm, ko darīt. Tas, kas ir noticis tur dzīvoklī, pa ko runāja, kurš kur filmējas un tā tālāk, drīkstēja, nedrīkstēja un tā tālāk, tas ir, es domāju, atsevišķs jautājums. Vai jūsu birojs arī ir saskāries ar hakošanas uzbrukumiem un mēģinājumiem ielausties? Neesam saskārušies, bet mēs pie tā piestrādājam un skatāmies, un es pat nesen biju apmeklējis speciālu semināru, konferences par šo jautājumu, kā nodrošināties, jo pamatā šobrīd ir lielākā daļa informācija tomēr ir nepieciešams skriptēt arī pārsūtīto, jo tās iespējas, kuras šobrīd ir tehnoloģiskās, ir tik lielas un viņas palielinās tikai. Tādēļ, jebkuram ir jādomā par to, kā sevi aizsargāt. Zaļie zemnieki ir saskārušies ar šādu lietu? Es varbūt es esmu kā uzņēmējs saskāries, bet tas ir jāsaprot to, ka mēs esam... uzmanības lokā mums ļoti viegli kontrolēt šīs jaunās tehnoloģijas, kas iet caur telefonu, viņas ir viss caurskatāms un ar to jārēķinās. Ko tu raksti savos e-pastos, ka tas viss kādu brīdi kādam redzams, jā, un tad domā par to lietu. Jā. Bet runājot par to, ko pārdzīvo šajā brīdī kaimiņu partija, es domāju, ka tur nevajag uztraukties. Tā politika ir, jā, un tas ir, jūs lai pārdzīvojat, es to saskāries 10 reizes, 20 reizes, nav ko pārdzīvot. Tā lieta ir un pieņemiet viņu. Varbūt vajag mācīties tur. Tur mācīties, jā. Jebkuru lietu ir tāds ebrejiem gudrība tāda. Ja tu gribi kādu nomelnot, tad runā par viņu taisnību. Tikai faktus, absolūti taisnību. Tikai ne visus faktus, ko tu sāki, un saliet savā secībā. Kad jūs būsiet pabeidzis, parādiet. Es jebkurā gadījumā man ir daudz piemēru, kā var faktus ne visu izstāstot cilvēku nomelnot. Jā. Bet es no konceptuālā viedokļa atkal paceļoties no tām personībām, tas, kas mums kā KPVLV interesē, mums interesē privātums un privātuma aizsardzība. Un viens no jautājumiem, ko mēs virzīsim, ir privātuma aizsardzība nākotnē kā koncepts Latvijā, lai likumdošanā tas parādītos. Jo šobrīd tas skaits ar datubāzēm, kas ir izveidots, un neskaidrība par to, kādā veidā tās datubāzes tiek uzturētas, ir milzīgs
Mūs interesē privātums kā jēdziens, lai Latvijas cilvēki jūtas pasargāti arī savā ikdienā. Jā, bet šeit jau es atļaušos. Faktiski likumdošanu nevajag pat īpaši grozīt, vajag piespiest, lai tie, kam ir jāstrādā, lai viņš šo likumdošanu ievēro un skatās, lai viņi izpildītu. Normas jau ir uzrakstīts, viņas tikai vienkārši vajag realizēt. Jā. Ar jūsu palīdzību, jā. Īsi atgriežoties pie individuālām personām, šodien arī kļuva zināms, ka Kaimiņu kungs ir ļāvis Sputnika reportierim domāt, ka viņš ir Mārtiņš Bondārs. Un ir Sputnika reportierim teicis, es Bondārs apliecinu, ka Rīgas domē mēs sadarbosimies ar Saskaņu. Kāda ir atšķirības starp to un to, kas ir nodarīts jums? Tā atšķirība ir, ka tagad tas ir laukā. Kaimiņš no tā neslēpjas. Atkal tā atšķirība ir ziņas piederība. Artus nav slēpies. Ar viņu var par šo diskutēt, pret viņu var vērsties. Tā atšķirība ar fake news radītājiem ir tas, ka viņi ir ēnu, tumsas, miglas darbinieki. Bet ja jūs zināt, ka tas ir upacieris, tad kas tur ēnains? To lai noskaidro tiesa.